Tagad iedomājies, es esmu tas uzņēmējs, kas nāk pie tevis un rekur ar šādu te ideju par to mākslīgā intelekta rīku. Pirmos 3 jautājumus, kurus tu man uzdotu, lai man uzreiz sāktos domāšana tāda, kad man jāiet ir uz rīcību, darbību. Te ir tā, ka atšķirībā no coachingiem, kas mentors būtībā nesaka receptes. Mentors var pateikt par to ceļu, kur tur iet. Šajā gadījumā pats svarīgākais ir vai tirgus. Man bija viena gadījums Cēsīs uzņēmējs, uztaisa aptauju. Kā es uztaisu? Es stāju pie Rīmita veikala un uztaisa aptauju savam biznesam. Ir vai nav? Tas, ka tev patīk, es saprotu, bet viņam nav pieprasījuma, tad kāda jēga? Un otrs jautājums, ņemot vērā šodien, aptaujas mēs varam uztaisīt arī internetā, ne tikai Latvijā, bet arī pajautāt, vai Eiropā šī ideja strādā. Biznesam ir jāpelna. Tā nav labdarības organizācija. Tad dažreiz nāk mazie uzņēmēji un tad saka, jā, un tad varbūt kaut kādu pelnīšu. Alga nav ierēķināta, nodokļi nav ierēķināta. Tad kur ir bizness?